3. 5. klasīte 500, 5. 8. klasīte 800 un vidusskolas skrien kilometru vai 800 meitenes, jā. Nu, domāju, ka mums laikam nav bijis gadījumi, ka šeit būtu apmaldījies. Cerēsim, ka arī nebūs tāda, ja? Mēģināsim raiti pēc laikiem saliktajiem, kas ir dalībnieki. Tātad vienīgais 2 skrējieni būs vienā grupā mazajiem, jo 18 komandas mēs neriskēsim, lai es kopā būs. Pārējiem būs pa vienam skrējienam. Atbalstīsim citus, priecāsimies par rezultātiem un mēģināsim šodien ar smaidu, ar prieku šodien pavadīsim dienu. Молодец! Es priecājos tevi redzēt. 17 skolas – Jēkabpils, Gulbene, Krāslava, Alūksne, Ogres, Madlienas vidusskola, Daugavpils, Līvānu novads, Jelgavas, Preļu novads. No Preļiem ir Aglona, Riebiņi, Vārkava, Preļu 1., Preļu 2. pamatskola, Jāņa Eglīša, Preļu valsts gimnāzija un Galēnu pamatskola. Kopā 399 dalībnieki. Jā, mūsējie labākie vienmēr arī pārstāv Skolu sporta federāciju Eiropā. Gan Francijā mūsējie ir bijuši piedalījušies, gan, man liekas, Slovākijā ir bijuši. Un, ja nemaldos, vienreiz laikam Beļģijā bija. Jā. Labdien! Visiem prieks redzēt visas tās skolas, kas ir atbraukušas no tālākām Latvijas vietām. Šogad tiešām ir 79. Spartakiāda krasu. Un es domāju, ka gan sporta skolotāji, gan treneri daudz ir savā laikā piedalījušies šajos krasos. Un man patiesi prieks sveikt Latgalē, Preļos, jo jau vairākus gadus šeit notiek gan krass republikas, gan arī stafetes. 122 stafetes, tagad 33 jauktās, 49 zānu un 40 meiteņu. Paldies treneriem, sporta skolotājiem un, protams, arī Preļu bērnu un jaunatnes sporta skolas vadībai kolektīvam. Mums tradīcija, mēs esam jau tie čempioni starp skolām. Mēs pamatskolu grupā neesam nevienu vēl Latvijas čempionātu izlaiduši. Kā Rīgā notika, uz katru braucām. Mēs kā sākām 6. gadā sapa pamatskolu. Tā no 6. mēs neesam izlaiduši nevienu čempionātu. Pat uz Saldu braucam, kad notiek pavasarī. 88. gadā laikam bija junioru čempions Latvijas 1,5 kilometrā. 18 gados. Tā ka no 800. laikam novada vēl Preļu rekordiņš stāv kaut kur minūte 59. Tā jūs ļoti labi saprotat jaunos cilvēkus. Protams. Ļoti labi saprotu un atbalstu un novēlu veiksmi. Un par saviem audzekņiem bijušajiem kaut ko varat pateikt? Kā ir veicies viņiem? Ir startējuši arī valsts līmenī viens otrs un pa to pašu 800 metrus, ko es teicu, tad viens audzēknis tieši manu rezultātu ir atkārtojis. Vārdā, uzvārdā viņš? Inters Salinieks. Ir pēdējo 2-3 gadu laikā reorganizētas pāris vidusskolas par pamatskolām, 1.9. Tiešām tas skolēnu skaits ir diezgan mazs, bet Preļos mums ir valsts gimnāzija, mums ir Aglonas vidusskola, mums ir Rīgas turisma radošo industriju tehnikuma filiāle. Tā ka, es tiešām man prieks, ka jaunieši trenējas gan vieglatlētiku, Preļos vēl arī futbolu, volejbolu. Mums ir mūsu salīta. Ieņemt vietas. Un atstāvēja pirmais šāviens, līdz ar to 13 komandas ir devušās 5 vecuma grupās. Ko Arnija Sejers izpildīja? Labi, Maksim. Jā,
Kāds pa Motīvieta padalībnieki pirmajā sērijā ļoti apņēmīgi devās 500 metru distancē. Turpmāk arī pirmās vidusskola un Brīvības pamatskolas 4. komandā. Cipariņi laimīgi šitie? Ir mums ļoti labi. Tā vajag, jā. Otro pozīciju. Jā, pirmā vietiņa. Pirmā vietiņa. Būs? Jā. Pagājušo reizi. Jā, bija pirmā vieta, jā. Uzmācīgajiem Vienmēr pirmā vieta. Kurā vietā? Visur pa Jelgavu, visur stadionā Zocā. Ļoti labs stadions. Pa Jelgavu jāskrien pa pašu pilsētu. Orientējos ikdienā, nenodarbojos ar vienkārši skriešanu, pa mežu skrienu. Es vienkārši skrienu, tikai skrienu, jā. Tas ir šodien? Vispār. Vispār? Jā. Nu viegli atletika, jā. Un tavu mīļākā distance kāda? 400 metri. Ieņemt vietas. Kā pirmie otrajā etapā devās Gulbenes novada vidusskolas jaunie skrējēji. Tālāk sekoja Preļu pirmās pamatskolas pirmā komanda, Aglonas vidusskolas otrā komanda, Zāsas vidusskola. Cik garu distanci skriesiet? 800 metri. 800. Krāslavas ģimnāzija, Daugavpils ģimnāzija, Rieviņu pamatskolas pirmā komanda, Labākā distance tev, ja? Šau 800 vai sprintiņš. Šeit esmu kopā ar savas skolas audzēkņiem, bet paralēli trenēju arī vieglētikas grupiņas. Man ir grupiņa 4-6 gadi un pirmās klases grupiņa un otrās klases grupiņas. un Jāņeglīša Preļu valsts ģimnāzijas komanda. Jelgavas Spīdola ģimnāzijas šeit 4. Tomēr vēl arī cerības nezaudē Pārkavas pamatskolai. Gulbenes novada vidusskola, tālāk Elstaviļa Augstes ģimnāzija. Augstes var pavainīties, kad tosies finišam 3. etapa veicēji. Volejbolisti, hokejisti, peldētāji. Futbolā labi iet jums? Nē, mūsu skola ir labi iet volejbolā. Mēs tur ņemam visas vietas, topkausu, sportikiādas. Skriešana arī padodas. Man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēji prom. Man vēl jāpaspēj. Noskaidrosies, var teikt, distances pēdējos metros. Tā nav mana distance. Mana distance ir 10 km, bet ne 800 metri.
3x800 metru distancē dosies 2006. 2009. gadā dzimušās meitenes. Uz starta ir stājušās 7 komandas. Mēs redzam Jēkabpils 3. vidusskolas, Gulbenes novada vidusskolas, Ernesta Glikā Alūksnes ģimnāzijas, Madlīnas vidusskolas, Daugavpils valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas un Jāņa Erlīša Brīļa valsts ģimnāzijas. Jaunās trejās oficiālie starti ir noslēgušies. Skolēnu Spartakiādē rudens krosa stafetēs. Vidusskolu grupā, jo šeit saglabājas intriga visilgāk. Uzvarētājus godā mēs suminam Gulbenes augstāko piedestālu šoreiz aizņems Preļu 1. pamatskola. Mazo pamatskolu grupā startējošie. 2 komandas startēja un suminam Vārkavas pamatskolu kā uzvarētāju. Un uzvarētāju godā Daugavpils valsts ģimnāzijas komanda. Sāku no 14 gadu vecuma. Un esmu arī piedalījusies Eiropas jaunatnes olimpiskajās spēlēs Grūzijā, biatlonā, kur esmu ieguvusi 11. vietu. Arī esmu startējusi pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs Korejā, kur slēpošanā arī bija diezgan labs rezultāts. Tiešām bija arī iekļūšana Latvijas izlases sastāvā bija diezgan nozīmīgs sniegums priekš manīm tieši. Kāds ir nākotnes plāni? Nākotnes plāni, turpmāk manu sezonu ziemas plāni ir kvalificēties junioru izlasē un piedalīties junioru sacensībās. Tas ir Šveicē un, man liekas, Itālijā. Un arī nostartēt Latvijā junioru sacensībās kāņu biatlonā. Un tas ir mani turpmākie plāni tuvāk un arī sekmīgi beigt 12. klasi un tālāk varbūt turpināt nodarboties ar sportu.